kuģis bez kapteiņa ir jūrā bangainā šobrīd Alpīna komanda un Oskars Piastri tur kā junga nedaudz tur maldītos. Es domāju, ka no viena borta uz otru nesaprastu, kur rīts, kur vakars. Labi, ka viņam ir Marks Vēbers aizmugurē. Šis ir podcasts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Parasti jau tik ātri uzreiz pie mikrofona neķeros, kad ir jau pirmdienas F1LV podkastā izstāstītas lietas par iepriekšējo sacīkšu nedēļas nogali. Tomēr šoreiz bija tāda sajūta, ka ir vajadzīgs izņēmums un ir vajadzīgs tāds neliels turpinājums šim stāstam vēl par Japānu, daļai arī, protams, par to, kas noticis vispār pēdējā laikā jaunākiem notikumiem, jo pirmdienas podkastā tā arī neizdevās sakārtot visas lietas, kas bija sagatavotas no saturiskā viedokļa, es domāju, ne no tehniskās ziņas, ne no sportiskās ziņas, tāpat arī uz jautājumiem. Visiem, kas pāris, bija ļoti, ļoti interesanti, un paldies visiem, kas raksta jautājumus. Lai arī kur jūs to rakstat, viss ir kārtībā, es cenšos visu izlasīt. Protams, uz visiem laikam grūti būs atbildēt vienmēr, taču tā ir tāda patīkama problēma. Nu, gluži kā Kristianam Horneram ar 3 pilotiem uz 2 vietām, ar 3 labiem pilotiem uz 2 vietām. To es arī nosauktu par patīkamu problēmu, jo laikam krietni bēdīgāk būtu, ja nevienam nekas neinteresētu un neviens nekādas jautājumas nevēlētos uzdot. Tā kā šoreiz būs šis podcasts, ar kuru mēģināšu sakārtot, kā jau teicu, lietas pēc Japānas, bet pavisam īsi par to, kāpēc radās šāda situācija. Tie, kas skatījās tiešraidi video formātā YouTube vai televīzijā, noteikti pamanīja, ka nebija viss gluži arī kārtībā ar translācijas kvalitāti. Tam ir dažādi iemesli, patiesībā arī pārcelšanās uz jaunu studiju, kur līdz ar to tā nedaudz tiek kompromitēts arī tas, kāda kvalitāte tiek nodrošināta, un skaidrs, ka tas ir objektīvi, tas šādos pārējais gadījumos pilnīgi pat saprotams ir, nav īsti tāda pults pieejama, kā bija iepriekš, nedaudz ir ar attiecīgi citu programmu izmantošanu jātiek galā, tās programmas turklāt tiešraides laikā nedaudz uzkārās, restartējās, un tajā brīdī man nav nekādas iespējas pārslēgt kadrus, to arī varēja pamanīt, to arī Niks uzsvēra, ka man ir tehniskas problēmas, tā kā toreiz tobrīd tāds mērens panikas brīdis bija iestājies, tā kā tas viss, protams, ietekmē arī satura kvalitāti. Tas nevar neietekmēt, jo šajos F1LV podkastos man atsevišķi režisors vai cilvēks, kas pārslēdz kadrus, nav bijis ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos. Kādreiz kāds attālināti ir kaut ko varējis palīdzēt, bet principā visu daru es pats, un tas nozīmē, ka ir jāseko līdzi visām bildēm, visiem kadriem, visam pārējiem tiešraides laikā. Ja ir tāda pietiekami, teiksim tā, saruna ar sarunu biedru, kur arī sarunu biedrs, teiksim, var uzņemties iniciatīvu un kaut kādā veidā pavilkt pat laiku, jāsaka tā, tad man varbūt atliek laiks attiecīgi nedaudz pievērsties vairāk šīm vizuālajām lietām, tās sakārtot, bet, kā es teicu, tas nav ideālais risinājums, jo skaidrs, ka es vienlaicīgi 2 lietas absolūti ideāli dzirdēt, ko stāst man sarunbiedrs un pārslēgt visus kadrus un sakārtot tātad gan reklāmas, gan atsauces, gan visu pārējo, nu, tur diezgan pagrūti un vēl paspēt sagatavot, teiksim, nākamo jautājumu vai nākamo satura tēmu. Tā kā saturs cieš, un tas man personīgi ļoti nepatīk, tā kā es domāju, ka mēs kaut ko domāsim, kā to situāciju uzlabot, bet, kā jau teicu, šis bija viens no tādā ziņā no kvalitātes diezgan samocītākajiem raidījumiem, tāpēc arī
kā jau teicu, top šī sērija, podkāsta sērija speciāli, lai sakārtot lietas. Un otra lieta, kāpēc arī laika izteiksmē pietrūka tieši fiziska laiks, protams, bija tas, ka mēs diezgan daudz pievērsāmies, vairāk kā 20 minūtes F1 Fantasy, bet ņemot vērā, ka mums Niks pirmo reizi ir šajā sezonā ciemos, un mēs par to vairāk tā neesam runājuši, tad tāds arī bija uzstādījums, ka mēs veltīsim tam zinām laiku, un es saprotu, ka visi arī no jums nespēlē. Es arī pats nespēlēju, godīgi sakot, bet man jebkurā gadījumā bija interesanti uzzināt pāris tādas nianses, kā tas ir F1 Fantasy pasaulē un kā tie cilvēki, teiksim, skatās uz Formulu 1 un viņi skatās nedaudz savādāk, tā kā tiem, kam patīk vispār fantasy lieta, es domāju, ka tas arī ir tāds vēl viens papildus āķis, vai patiesībā varbūt tas ir galvenais āķis, kāpēc viņi vispār ir Formulā 1. Es domāju, tam pašam Nikam, viņam bez F1 Fantasy es pieļauju, ka Formula 1 tik ļoti nemaz neinteresētu. Tā kā to mēs nevaram ignorēt. Lai nu kā, plāns tātad šajā podkāstā ir tāds, ka atbildēšu uz jautājumiem, kas tika iesūtīti, tos es atlasīju sakarīgākos un uz tiem, kuriem es neesmu atbildējis gan no YouTube tiešraides, gan no Twittera, kas arī tika iesūtīti uz podkāstu un nav sanācis iespēja atbildēt, gan varbūt nedaudz iesenākiem pāris dienas sanākiem jautājumiem, kas bija arī Twitterī tiešraižu laikā, kur arī nesanāca pilnvērtīgi atbildēt. Tā ir tā, man patiesībā treniņbraucienu komentēšana ir kļuvusi par arī ļoti patīkamu un baudāmu lietu, tikai pateicoties šiem daudziem jautājumiem, kas ir tiešraidēs, kur pirmkārt jau ir patīkami, ka cilvēki skatās. Tātad, ja viņš uzdod jautājumu tiešraidē, kurus es uzaicināju uzdot, tas nozīmē, ka viņš skatās un arī gaida atbildi, bet otrkārt, un tas ir pats svarīgākais, ir tas, ka man ir lielāka izpratne par to, ko tad cilvēki grib zināt, varbūt ko nesaprot un kādas lietas ir vairāk jāstāst, kādam lietām jāpievērš vairāk uzmanību. Un man bija ļoti liels pārsteigums, pat kultūršoks vispār šajā sezonā. Kopumā tomēr, ja ņemam vērā, cik daudz jaunie skatītāji ir pienākuši klāt un tiešām skolnieka vecuma skatītāji, pateicoties tam pašam Drive to Survive un arī tam, ka ļoti cītīgi socmēdijos, tai skaitā TikTokā, kas ir jauniešu platforma, strādā ne tikai pat Formula 1 un komandas, bet tur strādā, protams, arī citi satura veidotāji par Formula 1 runājot, filmējot un tā tālāk. No turienes tiek uzzināta šī informācija arī jaunai paudze, un jaunā paudze tur gūst to informāciju, bet skaidrs, ka TikTok formāts vai šis 1 minūtes formāts shortos, kas ir YouTube, tas ir tāds ārkārtīgi viegls informācijas pasniegšanas veids, un es teiktu, ka tas ir tāds pirmais ievads vai īsais ievads, un skaidrs, ka, lai to izprastu sīkāk un saliktu kopā tās daudzās mazās sīkās 1 minūtes mozaīkas, tur vajag kaut kādu nedaudz plašāku izpratni, bet tā ir tā lieta, kas tomēr uzrunā jauniešu, un tā kā ir jāstāsta ļoti bieži arī paši pamati. Tā kā es domāju, ka es šajā ziņā centīšos piestrādāt arī tiešraidēs, ka ik pa brīdim tādas lietas, kas man pašam liekas pašsaprotams un ļoti daudziem arī es pieļauju no jums, ja jau klausties šo podkāstu, es pieļauju, ka jūs tā diezgan nopietni tajā lietai sekojat un arī citur uzzināt šo informāciju, tad arī jums varbūt tās lietas liksies pašsaprotams, bet jaunai paudzei tas ir jāsaprot. Ļoti bieži nav skaidrība, kas ir DRS, kāpēc tas antispāns ir atvērts, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs vai ko nozīmē parc fermé. Tā kā mēs ar tādiem vārdiem un svešvārdiem mētājamies kā pašsaprotamām lietām, viņiem tas līdz galam nav skaidrs. Bet, protams, ka tā sporta veida skatīšanās un sekošana līdz kļūst krietni interesantāka un jautrāk tajā brīdī, kad tu saproti to sporta veidu. Lai nu kā sākšos ar pirmo jautājumu, to es saņēmu Facebookā, ik pa brīdi man Facebookā atnāk Messengerī tā saucamai arī ziņas. Šeit gan uzreiz jāsaka, ka es neesmu ļoti citīgs Facebook apmeklētājs, neko tur nerakstu, līdz ar to apmeklēju arī Messengeri ārkārtīgi reti, uz telefonu to nelieku, lai man nenovērst uzmanību, un līdz ar to ļoti bieži gadās, ka tur tā laika nobīde ir diezgan liela. Kad es pamanu, ka ir kādi jautājumi ienākuši, par to man uzreiz jāatvainojās, bet šajā gadījumā tā bija privātā ziņa, tad es nolēmu, ka vārdu uzvārdu cilvēkam jaunietim es nesaukšu.
Pieņemsim, ka viņu sauc Konstantīns, un viņš uzdeva jautājumu vairāk par pašu komentēšanu. Tātad tas jautājums bija ļoti garš, arī ar priekšvēsturi, ar viņa plāniem un tā tālāk. To es visu nelasīšu, bet tas galvenā lieta bija tāda, kā notiek gatavošanās process komentēšanai un podkāstiem, un kur ir jāiet mācīties, lai kļūtu par komentētāju. Šis ir interesants jautājums. Mācīties par komentētāju, protams, es domāju, ka tāda tīri izglītība iegūt kā komentētājam nav gluži iespēja, bet tuvākais varētu būt žurnālistika un tai pašā laikā attiecīgi pašam apgūt specifisko sporta veidu jau sākot krietni agrākā vecumā. Līdz ar to tāda tieši komentēšanas lieta no izglītības viedokļa ir dažādi veidi kursi, kur lielās kompānijas arī pasniedz, starp citu, kursu, tāpat BBC, bet Latvijas mērogā tādas lietas, cik es zinu, īsti nenotiek. Teorētiski, protams, mūsdienās jebko jau var atrast YouTube un kaut kādus padomus, bet ja man jūs jautātu, kādas īpašības ir vajadzīgas komentētājiem un kas ir nepieciešams, tad patiesībā pirmā lieta, protams, ir vārdu krājums, un tur jau nekādā citā veidā to nevar iegūt kā tikai lasot latviešu grāmatas, acīm redzot. Tās ir jāpatērē diezgan biezā slānī un diezgan daudz un regulāri. Tas latviešu vārdu krājums mūsdienu jaunatnē paliek nabadzīgāks, ja salīdzinām ar iepriekšējām paudzēm. Tas ir loģiski, tas nav pārmetums, tā vienkārši situācijas konstatācija. Līdz ar to jūs varat kompensēt lasot latviešu grāmatas. Tāds smagsvars kā straumēni varētu būt par smagu tiešām un grūti patērēt un uztvert arī, es pat teiktu, mūsdienu jaunatnē, kas tomēr pieradusi, ka diezgan daudz tā informācija mainās, skrien un pats starp citu es biju šokājis līdz šim, laikam esmu pārāk vecs, bet varbūt es arī jums kaut ko jaunu atklāšu, bet man izstāstīja jaunieši, izskaidroja, kāpēc TikTokā un arī šajos YouTube šortos ļoti bieži tiek rādīti divi lodziņi ar dažādiem video. Tātad vienā lodziņā iespējams kaut kas tiek skaidrots un mācīts un varētu būt pat interesanta lieta, un otrā lodziņā tiek spēlēta vienkārši kāda video spēle. Un es, būdams tāds diezgan acīm redzot taisnvirzienu domātājs, es laiku nevarēju saprast, kādā veidā tas, ko stāsta man, es klausījos Jordanu Petersenu, viņa izrāva no viņa lekcijas un apakšā tiek spēlēta video spēle, arī nepateikšu kāda, bet kaut kāda braukšana pa mistiskām vietām, un es nevarēju savilkt kopā bildi ar to informācijas plūsmu, kas nāk. Netiku gudrs, bet man izskaidroja, ka tas ir domāts jaunatnei, respektīvi tā uztvere ir pilnīgi cita un savādāka, un lai nekļūtu garlaicīgi, kamēr tiek stāstītas kaut kādas, lai arī interesantas lietas, manuprāt, un tur nevajag papildus nekāda informācija, bet jauniešiem acīm redzot vajag, viņiem nedaudz tātad redzes uztvere tiek aizņemta ar šo video spēli, un tikmēr strādā šī dzirdes uztvere, kas attiecīgi uztver šo informāciju, ko stāsta lektors. Tad es domāju, ka drīz mēs nonāksim pie tā, ka fonā arī lekcijās un skolā stundās vajadzēs likt uz tāfeles kaut ko absolūti nesaistīt, kādas, videoklipus, lai jaunieši negarlaikotos. Absolūti. Jā, tiešām varbūt viņi tiešām savādāk uztvert informāciju. Man bija grūti savilkt kopā to visu, un es biju tādā jutos diezgan dīvaini. Bet atgriežoties par komentēšanu un šo jautājumu, tad, protams, vārdu krājums, otrkārt, es domāju, ka, kā jūs teicu, ļoti dziļas un padziļināta informācija un zināšanas par konkrēto sporta veidu, ja mēs runājam par sporta komentēšanu, un tas nav tāda lieta, ko
to esi izdarījis un viss. Tā ir tāda lieta, kas faktiski katru dienu tiek papildināta, spodrināta, sakot līdzi un lasīt dziļāk, tālāk, vēsturi iepazīt un vispārējais, lai tā izpratne būtu visaptveroša pietiekami un lai to arī citiem vienkāršos vārdos varētu izskaidrot, kas un kā, kāpēc, kādā veidā, kādā formā. Droši vien pārējais nāk ar laiku un ar praksi, jo es domāju, ka neviens nepiedzimst par absolūti izcilu oratoru. Tur ir arī jātrenējās un ir arī treniņu paņēmieni, ir runas apmācības, ir vairāki aktieri, kas tajā lietā starp citu specializējas, kur var nopirkt šos kursus arī internetā, un tie ļoti noderīgi. Es esmu arī pats pamēģinājis, godīgi saku, tas strādā, un tās ir tās lietas, kas jāliek kopā, ja grib to darīt un strādāt. Protams, aizrautība, jo tā ir tā lieta, ja tu ej uz to tādu profesiju, tā diezgan mērķtiecīgi, tad skaidrs, ka visdrīzāk, ka tu esi aizrāvies ar to, un tas ir kaut kas vairāk kā tikai darbs, un tas būs nedaudz vairāk kā tikai darbs. Bet par gatavošanās procesu komentēšanai un podkāstiem, tad komentēšanai, protams, visa informācija tiek savākta pa konkrēto trasu, konkrēto posmu, visi jaunumi ir jāsaprot, kā katras komandas, visas relīzes komandas, kas arī pirms posmiem ir jāizlasa, jāiepazīstās nedēļas nogales laikā tieši tāpatās, jo komandu šīs relīzes mums nāk arī, tātad, kā žurnālistiem nākt diezgan regulāri un viss tiek atsūtīts, un tā nav liela problēma, kur atrast informāciju mūsdienās, jo īpaši uz podkāstiem, protams, pēc sacīkstēm ir gatavošanās diezgan intensīva, parasti tomēr tā sacīkst beidzas pēcpusdienā vēlā un vakarā ja ir laiks, noteikti ir jāskatās vēlreiz sacīksti, jo sacīkstes laikā to komentējot var palaist lietas garām, jo es jums paģukstēšu tādu lietu, es nezinu, varbūt jūs zinat, teiksim, tai pašā Sky F1, kas ir tātad britu komentētāji, kur viņi divatā komentē, viņiem ausīs ir vismaz vēl 2 cilvēki, varbūt 3, es zinu, ka ir 2, tātad statistikas speciālists un stratēģijas speciālists, kas ausīs visu laiku ziņo lietas, ko viņi pamana, un tātad, ko var nodot skatītājiem kā interesantu saturu. Tātad tur viņi paši nemeklē, paši neskatās, viņi skatās to, ko viņi redz, un to, ko viņi redz, viņi komentē, un attiecīgi to, ko viņi neredz, kam seko citi cilvēki līdzi jau caur citām kamerām, citos rakursos, komandu rādio seko līdzi un to visu informāciju attiecīgi viņiem nodod. Ņemot vērā, ka es strādāju absolūti vienatnē, tad pilnīgi skaidrs, ka paslīd garām arī pāris lietas, kas ir pēc tam jāsavāc un jāpaskatās vēlreiz atkārtojumā tā sacīkste, jāpaklausās, kas nebija skaidrs, varbūt kādas rādio sarunas, lai būtu pilnīgāka aina par to vispārējo. Paldies Dievam, mums tagad pēdējā laikā ir pēdējos 2 gados diezgan laba informācija nāk no F1 LV žurnālistu portāla, kur tiešām ir ļoti labā veidā un labā formā apkopots daudz, kas tā skaitā arī telemetrijas dati pieejami, un tas ļoti palīdz, bet tas paņem arī daudz laika, jo tās telemetrijas dati, tā ir tāda smuks grafiks, bet lai no tā izvilinātu noderīgu informāciju, tas paņem vēl daudz laika, tas nav tā, ka tev nolikts visu šķīvīšu un dod tālāk, tā kā laiks šajā ziņā es teiktu, ka ir galvenais jau uz podkāstā gatavošanās, tas vienkārši ir ļoti, ļoti laikietilpīgi un ļoti bieži tur arī maz laika paliek gulēt. Bet pēc tam tajā pirmdienā, kad tas podkāsts ir beidzies, tad ir tāda interesanta situācija, ka es eju pa ielu un visi pirmdienas rītā vai pirmajā dienas pusē ir nedēļas nogales sākumā un tādi apņēmības pilni strādāt un kaut kur steidzas. Man ir liels acis, lēna gaita, un tā skatos uz pasauli, kā nedaudz no plaukta nokrits. Bet, tas ir cits ritms. Tā kā es ceru, ka es Jurim atbildēju, kas notiek ar šo situāciju, tātad par komentēšanu un par gatavošanās procesu. Bet pirms es ķeros klāt pārējiem jautājumiem
pavisam īsi par pāris lietām, kuras, kā jau es teicu, līdz galam nepaspēju izstāstīt. Tur būs arī pāris tehniskās nianses. Vispirms man te sarakstā ir Ferrari. Ferrari man personīgi ļoti patīk pēdējos 3 posmos, kā ir progresējuši. Varam teikt, ka atšķirībā no Monsas un Singapūras, kas bija ļoti divas dažādas trases, trešā dažādā trase bija arī Suzukas trase, tad Suzuka Ferrari bija pārliecinoši trešā ātrākā komanda, ne Mercedes, ne Aston Martin, arī vēlāk izrādījās ar Alonso sacīkšu režīmā viņiem klāt netika. Lai gan pēc piekdienas treniņiem izskatījās, ka varbūt tur varētu būt tāds nedaudz nopietnāks kapiņš par šo trešo pozīciju aiz Red Bull un aiz McLaren. Un šoreiz jāsaka, visdrīzāk tomēr pateicoties Suzukas trases specifikai, kas ir ļoti izteikti ātrā trase un kur pirmajā sektorā šie esis līkumi, kas ir strauja virzienu maiņa, kur ir vajadzīga ārkārtīgi liela precizitāte un uzdrošināšanās un pārliecība, šajā sektorā Leclerc bija visu nedēļas nogali labāks par Carlosu Sainzu, un te mēs arī redzam to atšķirību, ko mēs runājam pirms tam, ka Leclercam tomēr joprojām ir tas pārsvars tādā intuitīvā, tīri talanta arī ziņā pilotēšanas ziņā par Carlosu Sainzu, kamēr Carlos Sainz spēja to nokompensēt tajā brīdī, kad ir lietas varbūt neiet gluži absolūti ideāli, kad tās ir jāsakārto un sistemātiski uz tām jāstrādā, lai paņemtu maksimumu no tām. Tur savukārt tā kā Leclercam ir jāmēģina pielikt. Par Ferrari, par šo iemeslu, kāpēc ir šāda atzimšana notikusi, es stāstīju arī vienā no Patreon podkāstiem diezgan daudz un sīki, tā kā otrais tā ļoti sīki es neiedziļināšos, bet īsumā, es domāju, jūs visi esat pamanījuši, ka pēc vasaras brīvdienām tāds neliela pārvērtība un pat nostabilizēšanās ir notikusi, jo līdz šajā sezonas laikā Ferrari ik pa brīdim ir bijuši ātri, bet tas ik pa brīdim ir tiešām ļoti reti bijis. Un ārkārtīgi liels svārstības, ārkārtīgi nestabila mašīna un cimperlīga mašīna bija līdz tam. Ar šīm izmaiņām pēc vasaras brīvdienām Ferrari ir panākuši to, ka tas regulējumu loks, kurā var viņi atrast tos ideālos regulējumus priekš konkrētiem apstākļiem un trases ir kļūst krietni lielāks un tas diapazons ir plašāks un līdz ar to ir vieglāk trāpīt tajā visā. Tomēr tai pašā laikā līdzi ir nācis arī efekts vai defekts, kā nu kuram, ka ir mašīnai nedaudz nepietiekama pagriežamība. Tātad understeers tā saucamais nepietiekama pagriežamība, ka priekšējā riteņa ass nereaģē tik zibenīgi un tik ideāli uz pilota virziena maiņu. Tas, diemžēl, vairāk ir iegriezis Charlesu Leclercam, jo viņam pilotēšanas stils ir ļoti izteikti līdzīgs kā Maxam Verstappenam. Viņi ir tie piloti ar to talantu līmeni, kas spēj strādāt ar ārkārtīgi paklausīgām, zibenīgi paklausīgām formulām, kas zibenīgi klausa tavam stūris rata pagriezienam. Tas nozīmē, protams, uzreiz arī aizmugures izslīdēšanu, bet tā viņa pārliecība un tas talants ir tik liels, ka viņi spēj instinktīva, intuitīvi tik galā arī ar šo aizmugures izslīdēšanu un to nevis paredz, nevis prognozē, bet reaģē uz to kaut kādā veidā un formā. Un Max Verstappens ļoti izteikti tā strādā, Leclerc arī ārkārtīgi līdzīgi, līdz ar to šī situācija, ka tā mašīna ir nedaudz tāda lēnāka reaģēšanas ziņā, tā kā nedaudz uz tabletēm, tā kā nedaudz uz nervu tabletēm sēdēto Ferrari jaunais, tas ir iegriezis Leclercam, un nevis tāpēc, ka viņam tagad grūtāk braukt, tieši otrādi. Viņam nav īsti grūtāk braukt, bet viņam ir grūtāk atrast ātrumu. Un tas nedaudz varbūt palīdz Sainzam, kurš, kā jau teicu, vairāk strādā tomēr sistemātiski, un līdz ar to var tā loģiski saprast šīs jaunās formulas priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami un vajadzīgi, lai to formulu padarītu ātru, jo, es tādu ārkārtīgi asu, priekšējo riteņu asi, es domāju, ka Sainzam būtu krietni grūtāk, un tas ir iepriekš bijis, iepriekšējā sezonā tas bija izteikti, un Sainzam bija grūtāk, tā kā ar to ir jārēķinās.
Vēl par Ferrari pavisam īsi, tas, kas ir jauns un interesants parādījās šajā Suzukas trasē, tas gan Ferrari sakarā bija arī iepriekš sezonas laikā, bet tagad Ferrari komandai pievienojās Mercedes, un arī tas bija redzams šajā, starp citu, telemetrijas datos, ko jau pieminēja, tad spūna pagrieziens tālajā trases galā Suzukā ir kaut kas nedaudz līdzīgs mazākā mērogā, kā 8. līkums Stambulas trasē. Tie, kas ir tādi nedaudz senāki līdzjutēji, zinās, pa ko es runāju, tie, kas nezin, manuprāt, arī tas ir viens no izcilākajiem līkumiem, kas ir bijis Formula 1 kalendārā. Diemžēl Stambulas trasa mums vairs nav, un tāda līkuma arī nav. Ļoti ilgstošs līkums, daudz sekundes tajā līkumā ir jāpavada, un vismaz 4 apekses varēja saskaitīt šajā Stambulas līkumā, kuri turklāt ir ar dažādu rādījusu. Līdz ar to tev līkuma ietvaros, kas ir ļoti garš, kā es saku, visu laiku ir jāgriež iekšā, visu laiku ir nedaudz jābremzē, un tai pašā laikā jāmēģina noturēt stabilu formulu. Tātad viņš nav tāds konstants rādījus, bet ar samazinošu rādījusu, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts līkums. Spūni ir līdzīgs, tikai šeit ne vairāk kā 2 apeks, tātad tāds mazāks, mazāk mēroga, bet tai pašā laikā arī tur varēja saskatīt šo niansīti, ka Red Bull strādāja ar dzinēju bremzēšanu šajā līkumā, un līdz ar to tā ir ārkārtīgi stabils veids, kā samazināt formulas ātrumu līkumā, un tas neietekmē līdz ar to arī tik ļoti aerodinamiku, kamēr nespēja ar piekari kompensēt ne Mercedes, ne Ferrari to, ka formula brauc iekšā līkumā, griež iekšā līkumā, nedaudz bremzē līkumā, un visa svara pārnese notiek uz ārējo priekšējo stūri. Un tas nozīmē, ka tas tiek iespiests zemē, tajā brīdī, kad tas tiek iespiests zemē, zem grīdas vairs nav konstants augstums, un zem grīdas nenokļūst šī gaisa plūsma, un tā nenodrošina konstantu piespēdēju spēku. Tā uzreiz ir liela problēma tajā brīdī, un kamēr Red Bull tur ir ļoti konstanta plūsma, un tas piespēdēju spēks paliek stabils, Ferrari un Mercedes ar to mokās. Un līdz ar to, lai kaut kādā veidā to kompensētu, jau iepriekš sezonas gaitā bija pamanāms, ka Ferrari strādā ar to, ka iedod nedaudz griezes momentu uz aizmugurējiem ritiņiem, proti, uzsit pa gāzi, uzsit, laikam nebūs teikt pareizi, bet nedaudz uzdod gāzi līkumā, tas iedod nedaudz griezes momentu aizmugurējiem ritiņiem, un mašīna nedaudz nostabilizējās tajā mirklī. Verstapens absolūti tā nedara, Verstapens izmanto, kā jūs teicu, dzinēju bremzēšanu, un piekari izdara vispārējo. Tagad to darīja arī Mercedes, un tas ir labs veids, kā pārliecināties, cik ļoti piloti, starp citu, ir spējīgi šādas nianses izmantot kā savu ieroci, lai nostabilizētu formulu. Mēs to patiesībā nemanām. Mēs trasē skatoties uz viņiem, ko viņi dara līkumā, mēs šīs visas nianses neredzam, bet tā problēma tā visai tā, ka šādi uzdodot nedaudz gāzi un iedodot griezes momentu uz aizmugurējiem ritiņiem, pilnīgi skaidrs, ka tās riepas tiek papildus nedaudz deldētas. Un tas ir viens, es nesaku, ka tas ir absolūti lielākais iemesls, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šajā riepu menedžmenta ziņā Ferrari un Mercedes tomēr ir aiz Red Bull. Tas ir vēl viens no šiem iemesliem. Tā, tik tālu par to. Es tagad pieķeršos jautājumiem, jo es redzu, ka man arī laiks diezgan strauji iet uz priekšu. Manuprāt, tā ir svarīgākā tēma. Ja paliks laiks pašās beigās, tad varbūt pāris vēl niansītas, pāris lietiņas par sportisko pusi vairāk. Tā, vispirms YouTube jautājumi tātad no tiešraides, kas mums bija F1LV podkāstā. Broski YouTube prasa, ja Piastri būtu palicis viņš raksta Alfa Tauri, bet pēc tam atcerējās, ka tā nebija Alfa Tauri, bet Alpine komanda. Ja būtu palicis Alpine komandā, tad būtu pazudis vai tāpat būtu spilgts kā tagad McLaren? Šis ir interesants jautājums, un patiesībā es nebiju aizdomājies par šo tik ļoti, līdz ar to man
likās pašam interesanti būs par to pafilozofēt, jo mēs to nezinām, nekādā veidā un formā es arī to nezinu, neviens to nezina. Mēs varam tikai filozofēt un pieņemt kaut kādu potenciālo scenāriju, kā tas varētu izvērsties Alpine komandā, bet tātad scenārijs būtu tāds, ka viņš šajā sezonā startētu kopā ar Esteban Ocon. Estebans Ocons pret saviem komandas biedriem ir īpaši negants bijis savas karjeras laikā. Viņš reiz laikam šo aksiomu, ka tavs komandas biedrs ir tavs pirmais ienaidnieks, ir paņēmis ļoti tieši, ļoti pie sirds un ļoti cenšas to ievērot, un ar visiem saviem komandas biedriem ir strādājis diezgan agresīvi, kas ir novedis arī pie daudzām avārijām. Kā tas ietekmētu Oskaru Piastri? Es domāju, ka ietekmētu savā ziņā, jo skaidrs, ka situācija mikroklimats komandā varbūt un attiecības ar savu komandas biedru nebūtu tik organiskas, kā ir ar Lando Norrisu. Otrkārt, komandai tajā brīdī šādos apstākļos ir jāizrāda ļoti liels atbalsts debitantam, kurš meklē to pamatu zem kājām. Un es šaubos, ka Alpine varētu izrādīt tādu atbalstu. Arī Otmāra Zafnauera laikā nebija viņš tas cilvēks, kas gluži tur lika roku ap pleciem visiem. Tagad viņš arī nav, tā kā tur vispār tāds nedaudz kuģis bez kapteiņa ir. Jūrā bangainā šobrīd Alpine komanda un Oskars Piastri tur kā junga nedaudz tur maldītos. Es domāju, ka no viena borta uz otru nesaprastu, kur rīts, kur vakars. Labi, ka viņam ir Marks Vēbers aizmugurē. Bet es pieļauju, protams, rezultātu ziņā mēs nevarētu sagaidīt tādu sniegumu, un šeit jau vairāk jautājums ir par to, vai tas viņam būtu nācis par labu, vai labāk ir šitāds scenārijs. Skaidrs, ka McLaren komandā šobrīd tā nākotne izskatās ļoti spilgta un laba, taču es nedomāju, ka mēs varētu Piastri talantu noslēpt arī Alpine, ka tas tomēr parādītos kaut kādā mirklī veidā formā, un tas viss sarežģīt viņa situāciju caur grūtībām, gan auga raksturs, un, kā jūs teicu, varbūt tas nebūtu slikts scenārijs arī jaunam pilotam, ja viņš spētu nodemonstrēt to potenciālu, jebkurā gadījumā, gan jau tās iespējas parādītos arī citās komandās, pat ja viņš būtu palicis Alpine sākotnējā gadā, varbūt pat 2 gadus, tad uz nākamajiem pāris gadiem, kad mums lielā pilota staigāšana sāksies un ka beigsies daudz līgumu, varbūt arī nocupēt viņu kāda cita komanda. Tā kā es teiktu tā, ka sākums būtu krietni grūtāks viņam, bet es neesmu pārliecināts, ka tas nenovestu gala rezultātā, jebkurā gadījumā pie līguma ar kādu vadošo komandu. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. Audio podkāsts ir tava lieta, un ar F1LV podkāsts epizodi pēc katra posma tev ir nedaudz par īsu. Iesaku apmeklēt mūsu Patreon lapu. Tur atradīsi ne tikai aizraujošus, vēsturiskus, tehniskus un interesantus rakstus par Formuli 1, bet arī analītisko podkāstu Restarts un ekspres podkāstu epizodes par aktuāliem jaunumiem un Grand Prix nedēļas nogales notikumiem. Šobrīd to visu ir iespējams izmēģināt 7 dienas bez maksas. Apmeklē patreon.com/F1LV un iepazīsti Formuli 1 vēl tuvāk. Tālāk. Gatis Purviņš arī YouTube prasa, bet Norris arī parādīja, ka Race Pace, kādēļ viņš ir top līmeņa pilots, jo atsatums līdz Piastri bija ļoti liels. Gatis raksta ļoti daudz anglicismiem, es jau te daudz iztulkoju, bet tāpat sanāca laikam diezgan nesakrīgs tas teikums, jo es tur mēģināju nedaudz pielabot, bet jautājums respektīvi bija tāds, ka Norris parādīja sacīkšu režīmā, ka viņš ir augstākā līmeņa pilots un attiecīgi Piastri netika līdz. Jā, tur Gatim ir taisnība, 17 sekundes finišā bija starp Piastri un Lando Norris, un kā teica pats Piastri pēc sacīkstes, tad tā ir viena no lietām, kas viņam ir jāmācās. Pirmajā sacīkstes nogrieznīga temps kopējais bija salīdzinoši lēns, un tajā viņš varēja turēties diezgan komfortabli. Otrajā sacīkstes daļā temps tika kāpināts, un viņš savukārt netika vairs līdz ar riepu menedžmentu, ar riepu uzturēšanu pie dzīvības, jo izskatījās, ka tas pieaugot konkrētiem tempam, tas viņa braukšanas stils nozīmē, ka viņš varētu netikt līdz finišam tādā tempā. Tā kā šī pārēja, šī tempa maiņa sacīkstes vidusdaļā attiecīgi pa nogriežņiem ir tā lieta, kur viņam jāstrādā. Bet
nebēdājiet nenieka. Piastri fani, es sevi arī daļai pie tāda jau varu pieskaitīt, jo šis nāk ar gaidīšanu, laikam nevar teikt, bet šis nāk ar laiku, un tā datu bāze, informācijas apjoms, pieredze datubāze, kas ir uzkrāta Lando Norrisam, ir ļoti daudz reizes lielāka, terabaitos neizmērāmi lielāka nekā tā ir Piastri. Un tur neko nevar darīt, tur jābrauc 1, 2, 3, 5, 6 sacīkste, jo to ļoti labi varēja redzēt pat Suzukas trases pēdējos apļos, ka viņam jau šie 50 apļi, kas ir nobraukti, ir iedavuši jau kaut kādu pamatu strādāt, un viņš jau liek to mācību lietā, un uz beigām viņš jau saprot nedaudz vairāk nekā saprata sākumā. Tā kā tas viss nāks ar laiku, bet jā, es pilnīgi piekrītu, Lando Norris šobrīd ir tomēr līmeni augstāk tieši sacīkšu režīmā par Piastri. Tas ir pilnīgi loģiski un labi. Nu, un jā, par Piastri, kā jau teicu, arī podkāsta laikā, F1LV podkāsta laikā pirmdien, tad 2 izcilākās trases, tieši pilotu trases, kas tiek uzskatīts par pilotu trasēm Spa un Suzuka, un tajās uzspīd Piastri. Nu, tas nevar būt, tā nevar būt sakritība. Šajās trasēs tā procenta daļa, ko no kopējā rezultāta pienes pilots, viennozīmīgi ir lielāks. Un ja šeit uzpeld virspusē Piastri, tas tiešām par kaut ko liecina. Gribēju kaut ko apstīties arī, kāds plāns bija McLaren sacīkstē, laikam nebūs īpaši laika tur iedziļināties. Katrā ziņā Lando Norrisam nedaudz nesagāja pirmo boksu apmeklējumu, tur Piastri iebrauc tieši pirms drošības mašīnas sākšanās, faktiski trāpīja. Lando Norrisam īsti tā nesanāca, līdz ar to viņš nokļuva atkal aiz Piastri, pēc tam, kad startā bija ticis garām, un pēc tam attiecīgi noķēra viņu. Un tad bija interesants moments viens, kur abi 2 McLaren piloti bija viens aiz otra, un Lando Norris prasīja palaist garām, un vēlāk arī tas tika atļauts, tur kādi 3,5 apļi. Viens aiz otru vizinājās, kamēr McLaren uz komandu tildiņu sprieda, un nebija tā, ka Piastri arī pats tur laikam pieteicās, es palaidīšu garām. Skaidrs, ka šobrīd viņam nav jāsprēgā, un ar Lando Norris nav tur īpaši nekas dalāms, tiklīdz viņš saņem informāciju no sava sacīkšu inženiera, tad tur savā starpā tas viss tiek komunicēts komandas iekšienē caur Andreas Stēlu, acīm redzot. Tā arī tika palaists garām, un mēs redzējām, ka tas viss bija pareizi, pamatoti pēc tā tempa, kas bija Lando Norrisam, nekādu variantu. Tā kā šobrīd izskatās, ka McLaren ir komanda, kurai ir jāseko līdzi, un es zinu, ka ir daudz līdzjutēji arī Latvijā. Viņi ir diezgan tāda komanda, kas tā vien uzprasās uz to, lai kļūtu par viņu līdzjutējiem. Oranžā krāsa daudziem patīk, daudziem piestāv. Arī Andreas Stēla teica, ka viņiem ir 2 labāko pilotu kombināciju. Šajā ziņā es gan vēl negribu piekrist, ka Norris un Piastri plus Piastri, tā summa ir vislielākā Formulā 1 starp komandām, bet trīniekā viennozīmīgi, es domāju, ka trīniekā ir un ir potenciāls, lai tiktu arī tiešām pirmajā vietā. Jo tie pārējie 2, tur nav tālu jādomā, ir Ferrari un Mercedes attiecīgi tās komandas, kur pilotu kombinācija, talantu summa un vispārējā potenciāla summa ir augstāka, bet no šīm komandām, jo sevišķi Mercedes, tā summa varētu samazināties diezgan pašsaprotam iemeslu dēļ, tad savukārt McLaren tā summa varētu tikai palielināties tuvākajos pāris gados. Tā, nākamais jautājums. Toms Mankus prasīja, tātad daļēji šim jautājumam man pievērsos jau F1 podkāstu laikā, bet tur bija tāds papildu jautājums. Tā kā šoreiz jautājums ir par Alfa Tauri. Ir bažas uz nākamo sezonu, to raksta Toms, ka Alfa Tauri varētu iet Haas un Ferrari variantā, attiecīgi paņemt visu maksimālo atļauto detaļu skaitu, un tas gluži neliekas tas pats abos gadījumos, zinot super ciešās menedžmenta attiecības Alfa Tauri, ja viņi izmantos vienu vēju tuneli un tā tālāk, ka tas būs diezgan nepareizi, tā raksta Toms. Tas, ka iet šobrīd Alfa Tauri Red Bull
ciešos apskāvienos, un skaidrs, ka tur būs tā abu sadarbība diezgan cieši nākamajā sezonā. Tas izskatās ir jau šobrīd skaidrs, to es esmu pieminējis vairāk kārt, komanda maina nedaudz savu filozofiju, tāpēc arī Daniels Ricciardo ir loģisks šobrīd viņa pilots, nevis kāds jaunais debitants, tātad šī loma vairs nebūs audzināt jaunos, bet tehniskajā ziņā tagad viņi ņems visu, ko var paņemt no Red Bull. Pirmkārt, es piekritīšu vienā punktā Tomam, ka tas varētu radīt nākamgad spriedzi starp komandām, bet tikai gadījumā, ja Alfa Tauri pēkšņi kļūs konkurētspējīgi no šīs sezonas pirmspēdējās vietas, viņi paliksies pēkšņi, nezinu, 7, 8, 7, 6, 5, kaut kur tajā reģionā, nu tas radīs spriedzi, tas radīs spekulācijas un tā tālāk tā joprojām. Bet es personīgi neredzu šeit pirmkārt iemeslu tam īsti un otrkārt tādu objektīvu iemeslu. Un otrkārt es neredzu arī atšķirību starp Haas un Ferrari. Atšķirība ir tāda šobrīd, ka Haas vienkārši nespēja tik ļoti labi adaptēt visas tās detaļas, ko viņi saņem no Ferrari. No Ferrari laikam arī pēc noklusējuma nav tik labas detaļas kā Red Bull, jebkurā gadījumā, un viņi dzīvojās tur pa beigām, un nevienam tas neinteresē. Bet atcerieties, kas bija, kad Haas brauca kaut kur augstākās pozīcijās. Viņi tieši tā padarīja, un visi pukstēja, ka šāds risinājums nav loģisks un ka te ir kaut kas jādara un ka viņi iegūst, ka viņi nav īsts ražotājs, teiksim tā, bet tāda ir Formula 1 noteikumi šobrīd. Un te arguments no Tomi, ka šeit ir ciešāka sadarbība Alfa Tauri un Red Bull. Arī šajā ziņā es teiktu, ka tas ir ļoti nosacīti, jo es biju Maranello un tur aiz šiem fabrikas vārtiem turpat staigāja pa Maranello fabriku cilvēki Ferrari krekliņos un Haas krekliņos. Viņiem telpas ir turpat blakus citā blokā, tajā lielajā fabrikā. Haas komandas tehniskais vadītājs ir Simone Resta, kas ir Ferrari darbinieks, kas bija Ferrari, oficiāli bija darbinieks, un tika piekomandēts Haas, un ne viņš vienīgais, tur vesels vagoniņš ar inženieriem, tehniķiem ir pārgājuši uz Haas, ņemot vērā, ka Ferrari vienkārši jauno budžeta griestu ietvaros nevarēja tik daudz darbinieks arī uzturēt. Attiecīgi daļa tika piekomandēti Le Mans projektam, daļa tika šādā veidā pārgāja uz Haas komandu. Tā kā tur tā sadarbība ir ārkārtīgi cieša, bet šeit nav nevienam šaubu, ka tas viss ir godīgi, jo tur ir novilkts diezgan stingras sarkanās līnijas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt šajā ziņā par informācijas apmaiņu. Un ņemot vērā, ka tas potenciālais sots, kas varētu būt par jebkāda veida tiešu informācijas pārnesi vai datu nokopēšanu, ir pietiekami liels un bargs līdz pat komandas izslēgšanai no čempionāta, tad es pieļauju, ka tomēr komandas neriskēs neko tādu darīt, un tas viņām nav jādara. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas nemaina situāciju, ka ja Alfa Tauri paņems visu, kas noteikumos ir atļauts no Red Bull, saliks to kopā un viņiem izdosies labi salikt to kopā un arī pielikt klāt savu aerodinamiku, tam visam pietiekami veiksmīgi, varbūt ne tik izcili un niansēt, bet pietiekami veiksmīgi, un tā formula strādās un dos viņiem iespēju reizēm varbūt pa godu piedestālu pacīnīties un kaut kādu 5. 6. vietu konstruktūra kausā izcīnīt. Pilnīgi skaidrs, ka tiešie konkurenti par to runās daudz, par to politiski strīdēsies, vienkārši tāda ir Formula 1, bet kā jau vēlreiz saku, tad tas noteikumos ir atļauts. Tā, ejam tālāk. Kris Abstrate. Kris ļoti bieži uzdod jautājumus, tā kā paldies Krisam. Nezinu, kāds ir viņa vārds, bet tā viņš sevi sauc Twitterī. Šeit jautājums viņam ir par Peresu, un jautājums ir sekojošs. Tā contract clause summa ir pārāk liela, lai Red Bull laistu Peresu vaļā, un viņiem arī nav ko likt vietā. Bet man pazūd jebkāda vēlme braukt uz posmiem un Čeko atbalstīt. Es gribu, lai viņš iet prom no Red Bull un mēģina atrast ko citu. Force India, savulaik viņš bija tik labs, bet tagad tagad to vārdus nedrīkst teikt, tikai sabojā Formula 1 faniem svētdienas. Tātad te ir par Sergio Peresu stāsts un par to, ka Kris raksta,
ka Peresam ir jāiet pašam prom. Jā, nu, un tātad viņš piemin arī šo kontraktību līgumu klauzulu un to summu. Es to visu noreducēšu uz tādu vienkāršāku jautājumu, respektīvi, vai šobrīd pastāv iespēja, ka Sergio Peres tiks tomēr atlaists pirms 24. gada sezonas, un es esmu gan arī pārliecināts, ka nē. Tā atbilde ir nē. Es nezinu, kas ir tiešām Peresam jāizdara atlikušajā laikā, lai viņš tiktu izspērts pirms savu līguma beigām, jo šobrīd Red Bull ir salikuši savus kauliņus pa visām vietām. Alfa Tauri komandā ir piloti apstiprināti, ir ļoti labs rezervists. Liams Lawsons, par viņu varbūt vēl sanāks laiks nedaudz parunāt. Liams Lawsons, kurš teorētiski varbūt arī Williams varētu pievienoties, bet ja ne, tad no Red Bull pozīcijām raugoties ļoti labā situācijā. Viņi ir ļoti drošā situācijā, ka viņiem rezervē uz 4 pilotiem ir tāds rezervists, ja nu kaut kas gadās ar kādu no 4 braucējiem. Tā kā es pieļauju, ka nākamo sezonu sāks tieši šādā sastāvā, Peres ar Verstapenu un Ricardo ar Tsunodu, kā arī ir ticis paziņots un nekas tur nemainīsies, bet ja nākamajā sezonā sāksies sezonas sākumā kaut kas līdzīgs Peresam, kā tas ir šogad beigās un kā tas ir šobrīd ar tādām problēmām un tādu deficītu līdz Verstapenam, un tajā pašā laikā būs konkurenti krietni tuvāk piebraukuši Red Bullam, Mercedes, Ferrari vai McLaren vai visi kopā, un līdz ar to būs vajadzīgs tas otrais pilots palīgā Verstapenam, un vēl Alfa Tauri komandā Daniels Ricciardo, piemēram, rādīs ļoti labi sniegumu, tad gan Peres dienas varētu būt ļoti ātri skaitītas un Red Bull nebaidās sezonas vidū laust līgumu, pat ja tas nozīmē finansiālas problēmas. Šobrīd, starp citu, tās finansiālās lietas ir viena no lietām, ko iegūst uz Peresa rēķina, jo Red Bull popularitāte kā brenda un arī kā produkta Meksikā ir ļoti, ļoti augsta pateicoties Sergio Peresam, un to, protams, viņi izmanto, kamēr var izmantot. Tas ir tas papildus produkts, papildus efekts un papildus elements, kas ir jāņem vērā, ko mēs bieži neņemam vērā, jo tieši tas pats ir ar Danielu Ricciardo, tieši tas pats ir ar Tsunodu, kuram Honda maksā par to, ka viņš atrodās Alfa Tauri, un tā nauda Alfa Tauri ļoti noder, un par Liam Lawsonu neviens nemaksā, un ja Lawsons ir vienādības zīme snieguma ziņā ar Tsunodu, tad Tsunodam, kā jūs teicu, tur visu palīdz vēl apmaksāt Honda. Tā kā tas ir jāņem vērā, bet jā, kā jūs teicu, tad manuprāt, uz nākamo sezonu absolūti nekas nemainīsies, bet nākamā sezonā gan viņš var arī neizvilkt līdz sezonas beigām pie šiem noteikumiem. Kaut vai 2 no šiem 3 noteikumiem, ja izpildīsies, tad viņš var netikt līdz sezonas beigām Red Bull komandā. Bet Japānā bēdīgi, cik bēdīgi vien var būt Peresam, jo no piekdienas treniņiem viņš ļoti tālu bija no Verstapena, viņam gan piekdienā bija vecā grīda uzlikt salīdzinošiem testiem, bet pat tad, kad viņš uzlika jauno grīdu, tas deficīts līdz Verstapenam bija 0,8 sekundes, un tas ir nepieklājīgi tālu, tas ir nepieklājīgi daudz. Sacīkstē līdz ar to starts no zemākas pozīcijas desmitnieka vidū, kur uzreiz ir ļoti liels risks iekulties nepatikšanās, tā arī notika, tik iespiests starp Sainz un Hamiltonu, ja nemaldos, Hamiltonu, man liekas, jādodas bija boksos, klibojas boksiem, tajā laikā viņš apdzina Alonso drošības mašīnas laikā, par ko saņēma pirmo sodu, tad vēl boksu celiņā nekorekta iebraukšana, un vēl pieliekam klāt, protams, sadursme ar Magnusenu. Tie sākotnēji, tas varbūt tur daļai neveiksmi, daļai tur kaut kā, bet tā sadursme ar Magnusenu, tas bija tik diletantisma parauga demonstrējums, ka tas bija tiešām tāds pēdējais piliens. Un ko attiecīgi Red Bull izlēma, to es jau arī izstāstīju FNCLV podkāstā, kāpēc laid atpakaļ viņa trasē, lai nebūtu šis sods nākamajā posmā, bet pat Kristians Horners Peresa sniegumu šajā nedēļas nogalē nosauca par shocking, tie bija viņa vārdi, šokējoši. Es teiktu, ka vairāk kā šokējoši, bet šobrīd tas tādas tālējošas sekas, kā es teicu, nav attiecībā uz komandu, jo Verstapens vienatnē tātad 400 punktu nopelnījis vairāk nekā ir Mercedes komandai, kā ražotājiem ir 305 punktus. Tagad pataisīju, apskatījos šo
konstruktoru kausa kopvērtējumu, tad pavisam īsi par šīm intrigām, par konstruktoru kausa kopvērtējumu. Tātad Red Bull mums ir izcīnījuši konstruktoru kausu, tur viss skaisti labi, bet intriga ir cīņā starp Mercedes un Ferrari, un šī intriga jau sākās šeit pat Japānā, savstarpējā Mercedes un Ferrari cīņā, un tā bija tā lieta, kur starp citu iejaucās arī Toto Wolffs sacīkstes beigās starp abiem pilotiem, jo pirmajā sacīkstes nogrieznī Mercedes ļāva abiem pilotiem cīnīties savā starpā, Russellam ar Hamiltonu, tad otrajā daļā, tajā brīdī, kad kļuva skaidrs, ka Sainz apdraud abus un varētu tikt garām abiem, ja komanda neiejauksies un komanda nesakārtos šo situāciju, tad tieši pats Wolffs, tātad Pīters Boningtons nodeva šo ziņu un attiecīgi arī Džordžam Russellam, bet tas bija pats Wolffs, kas teica to, ka šobrīd ir komandas intereses priekšplānā. Tas, ko mēs dzirdējām sacīkstes laikā, šīs radiosarunas, tas bija jautri un interesanti, un to mums kā skatītājiem patīkam klausīties ir. Bet jāsaprot, ka piloti skaidrs, ka ir uzvilkušies tajā brīdī, un tas nenozīmē, ka tur ir, tagad ir nāvīgi ienaidnieki abi divi, jo pilnīgi skaidrs, ka viņi saprot, par kādām pozīcijām viņš šobrīd cīnās. Par 5., 6., būsim godīgi, tam nav milzīgas nozīmes, un būsim godīgi, ka komandas pozīcija šobrīd ir svarīgāka, un tajā brīdī, ka viņi to ķiveri novelk, viņi to ļoti labi saprot. Līdz ar to tie komentāri pēc sacīkstes abiem diviem bija ārkārtīgi saprātīgi un loģiski. Tātad šī cīņa starp Mercedes un Ferrari būs viena no intrigām priekš manis, es ceru arī jums, sezonas atlikušajā daļā, tātad tur šobrīd ir 20 punkti starp abām komandām, Mercedes ir priekšā 20 punktus, Ferrari cīņa par 2. vietu. Pie reizes uzreiz arī jautājums, Nauris Vizuls prasa arī viens no regulāriem skatītājiem un klausītājiem, viņam bija vairāk jautājumu, bet tieši šis bija ļoti, ļoti tagad, es domāju, īstajā brīdī. Tātad jautājums tāds. Mercedes sev lēnām nebūvē veco labo Rosbergu, vairākas reizes vienas sacīkstes ietvaros ierādot, kurš ir top dog, tātad kurš ir vadošais pilots. Es domāju, ka nē. Es saprotu, ko mēģina Nauris pateikt, un es domāju, ka nē, jo, kā es teicu, šobrīd tā situācija no komandas puses ir bijusi, manuprāt, ļoti veiksmīgi noregulēta. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka Hamiltonam ir savas intereses, Rosbergam ir Russellam ir savas intereses, un Mercedes ir savas intereses. Un šīs intereses ļoti bieži var sakrist tā, ka iet absolūti katrs savā virzienā. Šādu situāciju noregulēt un kaut kādā veidā sakārtot tā, lai visiem labi, visiem ideāli, ir neiespējami. Tas nav iespējams. Tur tā, lai visi vilki pāēduši un visas kazas dzīves. Nav tas iespējams. Līdz ar to Mercedes, protams, ka ir no savas puses aktīvi jāiejaucās šai lietā un nedrīkst viņu palaist lietu pašplūsmā. Un, manuprāt, tomēr Toto Wolffs šajā ziņā ir spējis panākt pagaidām minimālu pretestību no saviem braucējiem. Sacīkstes laikā vienmēr, kā jūs teicāt, emocijas sit, bet šobrīd braucēji tomēr saprot, kas ir tas galvenais. Un tad, kā jūs teicat, kad viņi novelk to ķiveri, viņi saprot, kas ir tas galvenais. Līdz ar to nav viņiem iemesla šobrīd abižoties, jo es absolūti nepiekrītu, ka šeit tiek izvirzīts kāds pilots priekšplānā, ka Hamiltons tiek izvirzīts priekšplānā vai pieņemsim Russells tiek izvirzīts priekšplānā. Tiek izvirzīts priekšplānā tas pilots, kurš konkrētajā sacīkstes brīdī, konkrētajā strateģiskajā mirklī nodrošinās Mercedes komandai vairāk punktus. Un tā sagadījās, ka tas ir Lewis Hamiltons šajā gadījumā, jo ja sacīkstes beigās paturētu priekšā Džordžu Russellu un atstātu ātrāko Lewis Hamiltonu aizmugurē, tad viss tas trio brauktu, tad Sainzu ieskaitot, kas pierodas no aizmugures, viss tas trio brauktu Russella tempā. Tas nekas, ka Hamiltons ir ātrāks, viņi brauktu Russella tempā.
Ja viņi brauktu Russell tempā, pat neskatoties uz to, ka būtu pieejama DRS sistēma, mēs redzējām, ka Suzuka nav Singapūra, tas nestrādā. Tas triks, par ko arī teica Sainz, tas triks strādā konkrētās trasēs, un tas triks šeit Singapūrā, Suzukā nestrādāja. Pilnīgi noteikti to mēs arī vēlāk pārliecinājāmies. Un šeit Mercedes ļoti skaisti izrēķināja, ka ja Hamiltons būs priekšā un mēģinās varbūt palīdzēt ar DRS, tam pat nav liela nozīme, kā mēs redzējām, tad ir vismaz cerība, ka saglabās vienu pilotu priekšā Sainzam. Ja viņi būtu atstājuši Hamiltonu aiz Russella, tad abi piloti zaudētu Karlosam Sainzam, un tas zaudējums kopvērtējumā būtu lielāks. Tā kā es teiktu, ka ja būtu apgriezta situācija, būtu rīkojušies tieši tāpat, tas nebija tāpēc, ka tas ir Hamiltons, tas bija tāpēc, ka komandai vajadzēja maksimālus punktus paņemt. Un kā būs tajā brīdī, kad abi divi cīnīsies par uzvarām un par titulu, tas ir pavisam cits stāsts. Un tur, kurš ieņems to Rosberga negantnieka lomu, psiholoģiskā terorista lomu, tad jau mēs to redzēsim, tas būs super interesanti, un šito es jau saku gadus 3, un mēs joprojām to neesam redzējuši, un es vainoju Mercedes, un es esmu dusmīgs uz viņiem, ka viņi nav uzbūvējuši to mašīnu, lai mēs to redzētu un izbaudītu, un ka tik mēs kādus fanus šī visa procesa laikā kaut kur neatstājam ceļmalā, tas man arī nedaudz uztrauc, protams, es tur varbūt tad reizēm diezgan drosmīgu seju rādu, ka viss ir labi Formulā 1, bet skaidrs, ka nav. Tie, kas ir īstie fani, tie jau nekur nepazudīs, bet tie fani, kas ir ienākuši un paskatījušies, te ir interesanti, bet tad uzvar viens un tas pats, un lēnām tas paliek garlaicīgi, kāpēc man jātērē laiks svētdienas pēcpusdienā, jo es jau zinu, kurš uzvarēs. Skaidrs, ka tas nedaudz atsit, un tas sportam nenāk par labi. Tā tas ir, bet no otras puses, kā jūs teicu iepriekš, tad īsts sporta veids ļoti bieži ir dominējoši. Ja viņš nav dominējoši, tad tas nav sports vairs, un mums ir jāreikinās ar to, ka mums nav Formula 1, nav standartizētas sērijas, kā tas pats IndyCars. Ja mums būtu standartizētas sērijas, tad mums arī būtu ļoti liela dažādība un absolūta neprognozējamība. Bet es neesmu pārliecināts, ka es gribu kaut ko tādu redzēt. IndyCar ideāli savu nišu ir paņēmis, es izbaudu IndyCar un skatos, bet tās nianses, kas nāk klāt Formulā 1, tehniskās nianses, politiskās nianses, naudas, finansu nianses, kas nāk klāt un visas šīs paralēlās pasaules, var teikt, kas saliekās kopā un beigu galās mums ir Formula 1 čempionāts, tas viss padara to Formula 1 čempionātu par tik ļoti bagātīgu un krāsainu buķeti. Tā kā tas ir tas skaistums, manuprāt, tajā visā. Bet tas jānozīmē, ka tā uzvarošā formula ļoti bieži ir viena un tā pati. Tas diemžēl, to var nozīmēt. Naurim bija vēl viens jautājums. Naurim bija jautājums par Piastri. Kāpēc McLaren komanda nepaņēma bezmaksas 1 punktu Suzukā, jo Piastri piebremzējot 5 sekundes un Norris uzliekot mīkstās riepas varētu izcīnīt vēl 1 punktu. Vai Norrisam nebija mīksto riepu komplekta? Šis jautājums gan ir diezgan viegli atbildāms, ja iepriekšējā tur bija nedaudz arī jāfilozofē un tā, tad šis jautājums ir viegli atbildāms. Es domāju, ka McLaren nevienā brīdī vispār neizskatīja to kā variantu. Pirmkārt, 1 punkts, protams, 1 punkts ir 1 punkts, bet tas risks, kas iesaistīts šajā konkrētajā risinājumā, ko apraksta Nauris, ir absolūti neadekvāts komandai, atrodoties 2. un 3. pozīcijā, kur viņa nav bijusi šajā sezonā. Jo pirmkārt, kā pats Nauris raksta, tad Piastri nebija tik tālu no Lando Norris, ka viņš varētu paņemt bezmaksas vienu pitstopu. Tas nozīmē, viņam jānomet temps, savukārt viņam aizmugurē Charles Leclerc bija 7,5 sekundes. Nometot 5 ir 2,5 sekundes. Tur pirmais risks, otrkārt, nedrīkst Lando Norris boksos sapīties nevienā brīdī un nemaz. Tad šis viss strādā, jo ja tas sapinās kaut vai sekundi, viņš ir iekšā tur tajā barā ar tiem 3 džekiem uzreiz ar Piastri un Leclerc. Un tas ir otrais, jau es domāju, ka pilnīgi skaidrs arguments, ka tā nevar darīt. Un 3. arguments ir, jebkurš boksa apmeklējums, tas ir risks pats par sevi. Var notikt dejpkās boksos. Jā, bieži notiek 9 reizes no 10 nekas nenotiek, bet, kā tu zini, ka tā nebūs 1 no 10 reizēm. Tā kā šeit ir 3 argumenti, un katrs par sevi jau būtu pietiekami svarīgs, lai to nedarītu, ja vēl te visi 3 kopā, tad,
aizmirstam. Bet, jā, interesanti, ka cilvēki kaut ko tādu arī pamana, tas tiešām interesanti. Tā, un vēl viens jautājums man ir atlasīts. Tas ir Roberts, kas prasa šādi. Vai atpūtas telpā, kur top 3 braucēji atrodas pirms pjedestāla ceremonijas, vajag rādīt Grand Prix spilgtākos mirkļus, tā vietā, lai dzirdētu patiesas sarunas un redzētu numur 2 cepurītes mešanu komandas biedram? Pārsvarā viss, ko dzirdam, ir bez lielas pievienotās vērtības. Šis ir interesanti. Tad, es ceru, ka jūs sapratāt, par ko ir runa. Šajā atpūtas telpā pirms apbalvošanas ceremonijas piloti, kur apsēžās un ieslēdz mums šos sacīks spilgtākos momentus. Un attiecīgi tas tā atsauce uz numuru 2 cepurīti komandas biedram bija tieši par Rosbergu un Hamiltonu, kad viņi šajā atpūtas telpā, un tas bija Rosbergs, kas meta to cepurīti Hamiltonam, man liekas, jā, numuru 2 cepurīti, kad viņi bija savu dueļa labākajos mirkļos. Man smaids uzreiz sejā atceroties tos laikus. Jā, tas ir interesants arguments, ka nevajadzētu varbūt rādīt tur nekādus highlightus šai visā un ļaut viņiem pašiem parunāties. Tas, cik ļoti viņi atvērtos, arī vēl joprojām ir liels jautājums, jo tas bija tieši tagad pēdējā atpūtas telpā, ko es pamanīju, kad rādīja highlightus, un, ja nemaldos, Peres uztriecās Magnusenam, ja es ļoti nemaldos, vajadzētu vēlreiz iet paskatīties, lai es nesamelojos, bet man liekas, ka tas bija tajā mirklī, un tas bija Lando Norris, kurš sēdēja un ieraudzīja to, un pilnīgi skaidrs, ka visiem bija absolūti skaidrs, kas pa lamzaku. Bet neviens neko neteica, un viss tā, un Lando Norris gribēja kaut ko teikt un paskatījās atpakaļ uz kamerā, viņš ieskatījās kamerā, viņš saprata, ka viņu filmē, viņi zina, ka viņus filmē, protams, bet viņš ieskatījās kamerā un aprāvās. Un līdz ar to es teiktu, ka varbūt vajadzētu darīt vēl viltīgāk, ka vajadzētu slēpt to kameru. Labi, viņi zina tāpat, kā viņus filmē, zinās, bet nelikt operatoru kā cilvēku ar kameru tajā vietā, bet nolikt vienkārši kameru stūrī un viņus filmē. Viņi zina, ka viņus filmē, bet viņi tajā karstumā var to nedaudz piemirst, un tur nestāv cilvēks kā tāds, teiksim, ar to kameru un mikrofonu. Vai vajadzētu highlights rādīt vai nerādīt? Jā, varbūt nevajadzētu, tai pašā laikā viņiem ir iespēja atskatīties, un bija, manuprāt, šogad arī viens tāda situācija, jā, bija gan, tas bija ar Peresu un Alonso, vai Peres un Sainzu, tagad es neatceros precīzi, katrā ziņā, ka viņi skatījās highlights, un viņi sāka spāņu valodā runāt, un pēc tam es redzēju kaut kur iztulkot to sarunu, un tur viņi runāja tieši par to, ka tu man iespied, skaties, tu man iespied, viņš, ka tur bija vēl vietiņa. Un man liekas, ka tajā pašā laikā tas varbūt arī kaut kādas šādas vārdu pārmaiņas var izprovocēt, un mēs varam paeksperimentu, protams, varētu arī nelikt tos highlights sacīkstē, bet, manuprāt, tā ir tā lieta, kur viņus ļoti interesē tomēr, kas tur notika, jo ļoti daudz lietas viņi nav redzējuši, kas tur noticis, un viņiem ir iespēja ātri parunāt, nedaudz paklačot par to, kas aizmugurē kādu lamzaki brauc, ko viņi vispār nav redzējuši, kas tur sataisīja mēslus, kā šajā gadījumā Peres. Bet jā, tas arī interesants jautājums. Tā. Es tiem jautājumiem esmu ticis cauri, kas man bija pierakstīti pavisam īsi vēl pa pāris lietām, lai man tad visi ķeksīši pie visām lietām ir pielikti un mierīgi varu taisīt ciet to datoru tagad uz kādu brīdi. Tātad par Liam Lawsonu, malacis baigais, tur nav ko nepielikt, neatņemt. Pilnīgi noteikti šajos posmos viņš jau ir parādījis, ka ar viņu var rēķināties un ar viņu rēķināsies Red Bull, pilnīgi noteikti nākamgad bez domāšanas, un tas ir vēl viens, starp citu, tas mazais elements attiecībā uz Peresu. Es nedomāju, ka viņš varētu būt tiešais Peresa aizstājējis Red Bull komandā, laikam uz tik lielu lēcienu nevar pretendēt uzreiz Liams Lawsons, bet Red Bull neminstināsies ar Peresu, jo, kā jau es teicu, viņiem šeit apakšā šobrīd viss ir sakārtots. Ja ar Danielu Rikardo daudz maz viss ir kārtībā,
Daniels Rikardo ir Peresa vietā, attiecīgi Rikardo vietā ir Lausons un nav zaudētāji arī Alfa Tauri komanda šajā ziņā. Tā kā tas ir labi, bet otra lieta jau, ka vēl pastāv ļoti labas iespējas, ka Lausons var būt tiek arī uz Williams. Par Williams es arī iepriekš jau parunāju un par Loganu Sāržantu un viņa nedienām, tā kā tur vairāk nepieskāršos. Alpīnu daudz nepieminēja, Alpīnu es pagūvu izstāstīt arī FNCLV podkāstā par tām lietām, bet viena lieta gan es gribēju pateikt, es nezinu, vai jūs esat redzējuši atkārtojumā, jo tiešraidē to nerādīja, bet atkārtojumā no onboard kameras Gazlī, kad viņš čērso finišu līniju un īsti pirms tam, kad viņam pateica, ka viņam jāplēš priekšā ir Okons, viņš, protams, tur nolamājās un Piers Hamlins, viņa sacīkšu inženieris ļoti stingri viņam pateica, mēs izrunāsim šo lietu pēc sacīkstes. Un tas bija ļoti uzskatām pusminūte, vēl pēc tam tajā onboard kamerā bija redzams, kā Piers Gaslīs čērso finiša līniju un, tā kā ļoti ārkārtīgi agresīvi. Es neesmu redzējis, ka tik agresīvi ar rokām, ar galvu purina, krata, vicinās, kā tāds pilnīgi no ķēdes norāvies diriģents. Viņš pilnīgi skaidrs, ka bļāva savā ķiverē, bet to visu nevarēja dzirdēt. Un tad atceraties tās daudzās reizes, kad piloti bļauja radio un lamājās un nāk viņiem ārā visa žults un vispārējais. Lai tas nokļūtu līdz komandai un lai tas nokļūtu, protams, arī līdz televīzijai un mums visiem ir jānospiež podziņa speciāli un tā podziņa jātur. Un skaidrs, ka pilots to dara ļoti apzināti. Tā pašā laikā tu jau vari arī izveidināties un izārdīties un piespļaut to ķiveri un pieārdīties arī nevienam citam nedzirdot. Tu vari to visu bremzēšanas apli 2 minūtes braukt un baurot. Līdz asaras birst, un neviens to nebūs dzirdējis, jo radio podziņa nav nospiest. Tieši to darīja arī Piers Gaslī. Tā kā, tas arī tā ir tāda spēle, neaizmirstiet tomēr, ka tā ir tāda spēle, uzspēle un spēle uz skatītājiem ļoti bieži. Arī šis dusmu izvirdums, ka viņi grib, lai zina to komanda, ka tas ir tēmēts uz komandu, un viņi zina, ka to dzirdēs arī visa pasaule, ka to dzirdēs televīzijas skatītāji. Tā kā tas tiek spēlēts, ar to tiek manipulēts, tā par to nav ne mazāko šaubu. Bet jā, tā bija tāda pirmā reize, es teiktu, ka šogad tā nopietnāk sagāja ragos. Es pat neteiktu, ka tur Okonca Gazlī sagāja ragos, es teiktu, ka tur Alpīna komunikācijas bišķiņa problēma trūka, jo tā ir Alpīna iezīme, ka viņi tā ir darījuši iepriekšējos gados, un to Okonca arī pateica, ka mēs tā vienmēr esam darījuši, jā, bet Gazlī to nezināja, un Gazlīs ap citu nezināja, kas notika ar Okonu arī sacīs sākumā, kāpēc viņam tā stratēģija bija samocīta šajā virzienā, un ka bija tā avārija pašā sākumā bija jābrauc boksos, viņš domāja, ka vienkārši viņam ir attiecīgi tāda normālā stratēģija bijusi. Bet šajā gadījumā, ja Alpīna tā ir ļoti bieži rīkojušies, viņi bez domāšanas paprasa palaist priekšā esošo pilotu garām aizmugurē, kurš ir ātrāks, kurš tagad mēģinās uzbrukt attiecīgi jau kādam konkurentam, kas ir priekšā šoreiz, tas bija Fernando Alonso. Ja tas neizdodas, ja viņš netiek garām Alonso, attiecīgi sacīks beigās ir jāapmaina. Tā kā Alpīna, kā es teicu, teorijā neko nepareizi neizdarīja, vienīgā lieta, ka viņi nav līdz galam vai nebija līdz galam to nokomunicējuši ar Pieru Gaslī ne pirms tam, ne arī sacīkstes laikā. Tā ir tā problēma, kāpēc tas tā nedaudz uzauga par vētru teikarotītē. Nu gan viss, paldies, ja noklausījies līdz galam, es ceru, ka tev patika podkāsti ar tehnisku ievirzi un arī ar sportiskām lietām un aizklusēm, un arī podkāsti operatīvi uzreiz pēc piekdienas treniņiem ir pieejami arī Patreon lapā, kur arī daudz dažādi raksti, vēsturiski interesants lietas, bet tagad mēs tiksimies, izskatās, pēc nepilnām 2 nedēļām Kataras trasē. Katara, kas tradicionāli bijusi MotoGP sezonas atklāšanas trase. Es teiktu, ka priekš Formula 1 tā būs ļoti interesanta trase ar gariem, ātriem, arī ilgstošiem līkumiem, kur izskatās, ka Red Bull viss būs kārtībā, un ļoti iespējams arī ar McLaren viss būs kārtībā. Tas ir viens no tām intrigām arī šajā sezonā. Es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka McLaren šo sezonu ir patīkami izdēļojuši, ja sākumā sezonu mums izdēļoja Alonso un Aston Martin, tas sezonas otrajā daļā to stafeti ir pārņēmuši Norris un
un Piastri un McLaren komanda. Paldies, tiekamies trasē un tiešraidēs. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number.